Esmu Ilmārs Geige, ventspilnieks no 1960. gadā. Viss darba mūžs ir saistīts ar Ventspili, arī ģimene. Es 90. gadā balsoju par Latvijas neatkarību, pat cik 1989. gadā tiku ievēlēts par Ventspils rajona deputātu, jo es esmu lībietis un visa mana aktīvā sabiedriskā dzīve bija saistīta sākumā ar piederību Līvu savienībai, un lielākoties lībieši dzīvoja Ziemeļkurzemes piekrastē. Tāpēc arī kļuvu par rajona deputātu. 90. gadā balsoju par Latvijas neatkarību, pēc tam atgriezos Ventspilī, un atkal darba gaitas bija saistīts ar Ventspili. 90. gadā darbs bija augstākā padomē, pēc augstākās padomes 93. gadā tika uzaicināts Tieslietu ministrijā par nacionālu lietu nodaļas vadītāju. Saistībā tas bija ar to, par cik es nodarbojos ar minoritāšu jautājumiem. 92. gadā es tiku ievēlēts par UNICEF Latvijas Nacionālās komitejas prezidents. Es biju no 92. līdz 2007. gadam faktiski vienīgais UNICEF prezidents Latvijā. Bet mēs izbeidām savu darbību, jo tai organizācijai nebija valsts finansējums. Mēs vācām līdzekļus paši. Es esmu ļoti daudzās vēstniecībās tika aicināts uz pieņemšanām. Es pats pārdevu kartiņas, kas bija saistīts ar bērnu zīmējumiem. Un tāpēc arī es darbojos ar bērntiesību jautājumiem. Vienmēr es strādāju cilvēktiesību komisijā. Augstākās padomes laikā biju apakškomisijas priekšsēdētājs saistībā ar bērnu jautājumiem. 7. saimā strādāju, tur es biju pieprasījuma komisijas priekšsēdētājs.